turpinām šo skaisto brīdi, izņemot eiro naudu. Tikko kā notestējām SEB bankas bankomātu un mums iedeva 5 eiro. Tikko kā tā tad ir jau apritējuši dažas minūtes pāri pusnaktī. 2014. gada 1. janvārs. Tobrīd esam pie Svetbanka bankomāta. Un mēģināsim... Beidzot, mēs gribam palūrēt uz izņemt kādu naudiņu šeit. Jā, apmēram 500 eiro. Lūdzu, izņemiet karti, tā nav atpazīstama. Redziet! Draugi mīļie, vai te tiešām mēs būsim nokļuvuši kaut kādā citā valstī? Jā, nevar būt. Mēģināsim vēlreiz. Dažreiz čipiņš neiet. Jā, noslaukiet viņu. Jā, noslauk, jā. Tās ir šausmas. Mēs nevarēsim nopirkt alkoholu. Ko mēs darīsim? Tā, mēģinām vēlreiz. No jaunā gada Galdara spēc pierādziņiem nospēcām rokām. Lūdzu, izņemiet karti, tā nav atpazīstama. Svetbank nedarbojās. Svetbank mīksti. Salīdzinot ar SEB banku, jūs esat mīksti. Tagad man ir tikai 5 eiro, ar ko es dzīvošu vispār. Jā, līdz 7. Jā, vienīgā nav. Aiziem pārbaudām SEB automātu otrā. Nē, nu pagaid, tur jau mēs SEB banku. Mēs mēģinām trešo. Noslauki. Kartiņu. Pagaid, nu kārtīgi pārbaudīsim. Jā, ok. Es domāju, neizdosies. Es neticu šai bankai. Kāpēc? Man nav naudas tās kartes, bet es varu uzlikt. Beidzot, pēc 3. reizes, saprotot kļūdu, noklausoties to, ko mēs viņam esam teikuši. Tagad piedāvā eiro, lūdzu, iefilmē, ka piedāvā tieši eiro. Piedāvā tieši eiro. Jā. Jā, Lācis mēģinās izņemt. SEB bija 5, varēja izņemt, taču te redz 10 piedāvā. Tikai 10. Es paņemšu 20 eiro, es gribu izņemt 20 eiro. Lācis ņems 20 eiro. Jā, es spiežu. Bankomāts mums ir atstājis tomēr labi. Jā, ir nepieciešama kvīts, jā. Ir nepieciešama. Jā. Mazliet atkāpjamies. Mēs atkāpjamies, lai varētu šo vēsturisko brīdi radīt visai pasaulē. Tā tūlīt skatāmies tā. Tātad nāk ārā. Valds Dobrovskis un Igaunijas premjeras izņēma 10. Jā, jo viņam vairāk nevajag. Mēs izņēmām, mēs riskējām 20 izņemt ārā. Jūs redzat, tagad 20 eiro ir man rokās. Mēs esam Eiropā. Bet ar 3. piegājienu.